Pirms pērc lietotu auto, dodies uz Autodienā LV, lai uzzinātu vairāk par auto vēsturi. Čau, draugi! Turpinām mūsu seriālu par šķilteņiem un tīteņiem. Un šodien jau ir kārtējā, manuprāt, šī 3. vai 4. epizode. Šoreiz, kā man komentāros arī jautāja, skarsimies klāt tukuma plačiem. Esmu paņēmis 5, manuprāt, dažādus Audi markas automašīnas. Un skatīsimies, kas mums viņos ir, ko mēs atrodam atskaitēs, un vai ir kaut kādi brīnumi, ja tā to varētu teikt. Nu, skatāmies. Mums ir A4, B8 facelifts, baltā krāsā, vizuāli normāls, salons normāls, mums ir, protams, automāts, dīzelis, priekšpiedziņa, tad tas ir, manuprāt, tas ir Multitronics 8 robu. Nav mans mīļākais, bet, nu, tāda. Neskatot to, ka tas ir Multitronics, viss ir diezgan ok, un kas interesants, šī ir Latvijas mašīna. Jā, Latvijas mašīna, skatāmies atskaitē. Tātad mums ir pilnīgi jauna viņa sista bišķiņa, bet 2000 remonts pilnīgi jaunajai mašīnai, tas varbūt pilnīgi nekas, principā priekšējā LED gaisma lampa maksā jau tur pie 1000 bez mazliet, tā kā domāju, tie baigie sīkumi. Nobraukums, protams, visticamāk te nav tīts, tā viņiem vēl dabūjas 22. gadā kaut kāds 400 eiro remontu priekšpusē, bet, nu, principā, es domāju, ka viņu tīt neviens nav tīnis, nobraukums varētu būt orģināls, bet tas ir B8, kas ļoti rūsē. Ja šī ir Latvijas mašīna, man ir bail domāt, kas darās zem mašīnas. Tāpēc man viņu negribētos apskatīt kā variantu viņu iegādāties. Bet no otras puses skatāmies, mums ir diezgan tīra atskaita un noteikti pie Moller arī kaut kādus datus var dabūt un tādā ziņā pārskatāmas, bet man uzticības baigās nav dēļ rūsas, tīri tikai rūsa un kārva. Tālāk mums ir vēl viena Airline, arī B8 facelifts, kas mums ir 2-litrīgs dīzels automāts, atkal Multitronics, 8 robi, S-Lines. Labi, skatāmies, meklējam S-Line. Nu, tāda. Es teiktu, bildītes ir bišķiņ paeditotas un viņam nav roku balsts vai viņš ir pacelts? Viņiem ir roku balsts, viss kārtībā. Ja S-Lines, viņam jābūt tumšajiem griestiem, tātad manuālie krēsli, klimā. Nu, es neteiktu, ka tas ir vismaz pilnīgs S-Lines, varbūt viņam ārpusē ir, nu, pēc difuzoriņa skatoties, varbūt ārpuse un piekara varbūt viņam ir S-Lines. Pasīsimies, kas viņam nu, piekara viņam ir zema, tad viņš varētu arī būt S-Lines. Ok, tam mēs piekrītam. Salonā nav S-Lines, bet eksterieris un piekara varētu būt 243 000 nobraukums. Ko mēs skatāmies atskaitē? 16. gada mašīna, uzreiz, principā, atkal tajā pašā maijā reģistrēts, jūnijā jau ir remonts, uz 3000 eiro rupi rēķinot aizmugurē sista tātad. Tad mums ir nākamais gads vēl 3000 remonts, arī aizmugurē un sāns. Tātad diezgan traki, un tad viņa Latvijā reģistrēta ar 243 000 nobraukumu. Mums ir starpā 7 gadi, pa 7 gadiem vai nobraukti kaut kādi 250, 270 000, varbūt, viss iespējams, tā kā varētu būt diezgan legit nobraukums. Un, protams, tad nobraukums arī norādīts pareizi, 243, jā, es esmu bišķiņ akls, bet, nu, neko darīt. Tā kā šis ir diezgan, pēc nobraukuma viņš ir tīrs, bet, nu, viņš ir sists 2 reizes pa 3000 eiro, tā kā, nu, nav tas sliktākais, ņemot vērā, ka tā bija gan arī jauna mašīna, attiecīgi tie remonta izmaksas ir tik dārgas, jo viņi jauna, bet ņemot vērā, ja mēs 2 reizes sasitam aizmuguri, tad, nu, cik kvalitīvi šitas dupsis mašīnai ir bijis sataisīts. Protams, no bildēm skatoties diezgan labi sataisīt.
Ejam tālāk. SQ5. Nu, vismaz te ir uzrakstīts, bet sludinājumā Q5, 3-litrīgas dīzelis, Tiptronika kārba, kas ir forša, 8 robu, izturīga. Nu, te arī emblēmiņa SQ5, jā. Nu, forša raķete, sanojuši kompakta, mazā raķete. Tūkums, tas gan neizstās pēc autoplača, bet tomēr, kas mums šeit ir? 176,000 19. gadā, tātad viņa pa 4 gadiem nobraukus gan arī 200,000. Un tad mums jau Dānijā vēl pēc 2 gadiem 233, tātad gadā rupji reiķinot 30,000 nobraukti. Ja mēs, rupji reiķinot. Tātad 20. gadā, kas būtu šeit, būtu 200,000, un tad 21. gadā 233. Viss tās labi, veikta tehniskā, un Latvijā mums nobraukums ir tīts uz 160,000, 165. Tātad rupji reiķinot mums ir pēdējais datums 11. maijs, 21. gads 230,000, un principā pēc 5 mēnešiem mums ir Latvijā reģistrēta 165,000 nobraukumu. Mums ir tīti kaut kāds 70,000 nobraukums. Nav daudz, lai gan ir daudz, tas ir gan arī 100,000 nobraukums. Tas ir Latvijā pa 10,000 mainot eļļu, tas ir ļoti daudz eļļas maiņas, tā kā diezgan daudz. Un ko mums te tā ir nākamā mašīna, ko mums nobraukumā rāda 216,000. 216, tātad patiesībā 70,000 vairāk, gan arī 300,000 nobraukums. Tad mums ir pirmais tītenis. Tā mēs varētu teikt. Nu jā, un tālāk jau te visi smuki Latvijā neizieta tehniskā, Jelgavā bijis, tad Valmierā ar pirmo reizi neizieta, Jelgavā neizieta. Nu, Valmierā izieta, Jelgavā 2 reizi neizieta. Tā kā kaut kas ar to mašīnu ir. Protams, glītas sists vismaz neizstās, ka būtu pēc atskaitēm, bet viņai tīta 70,000. Daudz vai maz, ņemot vairāk, ka ir 300,000, noteikti, ka šobrīd arī tā ķēdīte varētu jau būt jāmaina. Tas tāds sīkākais no lietām. Nākamā mašīna. Mums ir atkal auto 2000, ļoti glīts C7, facelifts, RS6 pakotne, lai kas tas arī būtu, bet glīts. Nezinu, vai no rūpnīcas šo liek virsū, jo RS-am, protams, arī jābūt platākām arkām, sliekšņi, durvis, vispārējais, tā kā tur tīri uzlikt bumperu un to saukt pa RS pakotni. Nē, bet viņš ir līdz. Diski, viss. Difuzoriš. Nu, ļoti, ļoti glīta mašīna. Ļoti. Tikai, manuprāt, ka viņa ir priekšpiedziņa, kas ir atkal multitroniks, manuprāt. Automācijā meklējam Quattro uzrakstu servisa grāmatiņā, ordināli pierādāms no beznobrukuma pa Latviju. Nu, izstāsts, ka nav Quattro. RS6 pakotnē nav Quattro? Abi 103,000. Autodienā atskaitē diezgan plika. Pēdējais nobraukums mums ir 21. gadā 53,000. Tad pa 3 gadiem teorētiski 50,000 var sakruķīt. Tā kā, varbūt kaut kas varētu būt diezgan īsts nobraukums. Es tā gribētu teikt. Bet diezgan maz atskaita. Wow. Mums te bildes. Tātad 19. gadā viņai bijusi melna. Citi diski. Tātad viņa nav no rūpnīcas nākusi ar šādu RS pakotni. Kāds viņu ir tādu taisījis? Es atbildēju savu jautājumu. Kādi viņam lukturi priekšā? Jā, lukturi tie paši, ok. Tātad šīs mums ir kaut kas jauns. Tad viņa bijusi melna, tātad šī pēc bildēm nav krāsa, bet tā ir plēve. Te rakstīts, ka tā ir plēve. Facelifts, automāts kruīz kontroli, līkumu veids, ceļaziņu, elektriskā progresa, tur pašu. Bet es domāju, ka tā ir plēve. Tātad cilvēki ņemiet vērā, tā ir plēve.
Tad mums ir vēl viena bildes no, principā mēnešu starpību bildes, nezinu, kāds no plačiem viņu izsolēs pārpirka visu laiku. Tātad šī RS pakotne ir uzlikta pēc 19. gada. Dānijā bijusi, pēc tam Vācija, tā kā Vācijā kāds ir uzlicis šādu. Interesanti. Vienīgi tas, ka nobraukums, bet nobraukums varētu būt īsts. Vienīgi multitroniks. Multitroniks. Ok, mums ir C7 Allroads. 7 ātrumi, jā, tam tā visi jābūt. Bildītes. Man Allroadi C7 ļoti patīk. Ļoti patīk C7 Allroadi. Atmiņas krēsli, Bose kamera. Viss kā aizmugurē klimata kontrole. Pagaidām mēs varam palielināt bildīti. Tad bija jābūt opcijai palielināt bildi, nav? Labi. Domāju, vai tie... Nē, krēsli apsildi nav. Ok. No forša mašīna. 109 000. Latvija. Vispār nekāda informācija nav. 109 000. Pilnīgi. Viņa bijusi laikam uzņēmuma mašīna. Pilnīgi nekāda informācija. Pastīsimies vienu citu lietu. Bet paskatāmies Audi atskaitē, vismaz Audi atskaitē no dīlera mums ir kaut kāda informācija. Tad mums ir 17. gadā 30 000 eļas maiņa, tad pēc 3 gadiem eļas maiņa bijusi uz 120 000, respektīvi 90 000, viņš pat 3 gadiem ir novālējis. 90 000, varbūt eļu mainījis kaut kur pie ģeļas vasas vai kaut kur tam līdzīgi, bet, jā, nav zināms, vai tie 90 000 tiešām vālēta viena eļu vai kaut kas tam līdzīgs. Tad mums ir, principā, pēc 3 mēnešiem tā ir. Mums ir 20. gada septembris, 20. gada decembris, un mums viņa pār 3 mēnešiem ir novālējusi 30 000. Pa 3 mēnešiem. Tas nav reāli. Vai nu kāds ir kaut ko cipariņos sajaucis vai ko, bet tas ir vāks. Pa 3 mēnešiem 30 000. Labi. Un tad mums ir gadu vēlāk. Pat nav gadu vēlāk. Skatāmies 20. gada decembris un 21. gada aprīlis. Mums ir pa šiem tiem pašiem 4-5 mēnešiem mums ir vēl 30 000, kā ar to mašīnu ir vālēts. Ja mēs skatāmies analoģiju vai likumsakarības, ja šeit ir te ir vairāk nekā gads starpība pirmā reize un 30 000, ok, un tam mums ir 3 gadu starpība. Un mums pa 3 gadiem 90 000. Šeit pat 3 mēnešiem ir 30 000. Man ir 2 varianti. Vai nu starp šīm eļas maiņām, kas ir bijusi 2017. gadā, cilvēki vienkārši ir uztaisījuši kaut kādu odometra stopu vai kaut ko tam līdzīgu, un vienkārši, ja mēs skatāmies, ja šeit tā mašīna ir braukusi 5 mēnešos 30 000, tas ir gadā, pieņemsim, rupi reiķinot 60 000 gadā, pa 3 gadiem te jau būtu kaut kāds 180 000. Nu, te mēs tikai varam spekulēt, bet izskatās diezgan iespaidīgi. Man tā ticamība, neizstās kaut kas tīrs. Bet labi, kas bija sludinājumā? 199. Sludinājumā 199, šobrīd ir 4. gads. Es neticu reku pa 3 gadiem. Pa 3 gadiem tikai 10 pakas. Nav ar šo mašīnu kaut kas tīrs, manuprāt. Ar šo mašīnu nav kaut kas tīrs, ko mums te atskaitē rādījā. Jā. Francijā, balta, jā.
Nav kaut kas. Pēc 19. gadā viņi ir reģistrēti uz uzņēmumu. Tad 19. gadā mašīnu nopirka uzņēmums. 19. gadā nopirka mašīnu uzņēmums. 19. gads ir kaut kur pirms, varbūt tur bija datums kaut kāds. Tad decembris. Decembrī 19. gadā. Varbūt, kad tas uzņēmums nopirka to mašīnu, tā viņš viņu sāka vālēt baigi. Varbūt. Varbūt arī, bet, domājiet paši. Domājiet, vai no 21. gada, kur ir 180 tūkstoši, pēc cik tur tiem 3 gadiem ir 200 tūkstoši. Es neticu, varbūt jūs ticat. Dodat ziņu, kā jūs domājat. Un mums ir Q7. Skaists facelifts. Pārāk skaists. Neimo, viss kā vajag atmiņas krēsli, panorāmas lūka. Galdiņu uz krēsliem. Kas tie tādi pa fīčām? Tur laikam teļuku var pielikt vai kas? Es nezinu, ja godīgi es nezinu, es minu. Man šķiet, ka stūri no jaunāka Audi. Tāda izdoma. Bet varbūt arī nē, varbūt smeloju. Aklās zonas. Diezgan pilns štorkas. Stūrs apsilda. Adaptīvā kruīza kontrola. 8 robu, tātad Tiptroniks 8 robu, vai? Tā varētu būt. 20,240 nobraukums. Atkal no Dānijas. Pirmā mašīnā, 15. gads, 19. gadā 190 tūkstoši, 21. gads 243. Rupi reit no 2 gados viņa nobrauc kaut kādus 15 tūkstoši, ne vairāk, kaut 20 tūkstoši. 20 tūkstošus gadā, vai ne? Rupi reitinot, jā. 20 tūkstoši gadā, tad mums ir Dānija. Bišķiņ griezts, mums ir Dānijā 23. gadā 267 tūkstoši. Un eksports 22. gadā. Labi. Jā, sanāk, ka bišķiņ tīti 30 tūkstoši. Nav daudz. Ja nobraukums viss sakrīt 30 tūkstoši, tad tas nav daudz. Tātad šobrīd ir 270 tūkstoši kā minimums. Nav tik trāk priekš tāds mašīna, bet 20 tūkstoši pa kura gada, 12. gada mašīna. Bet viņa ir tik pilna. Tik pilna mašīna. Jā, skaisti. Skaisti. Ko? Tā mēs izgājām visam cauri. Šoreiz laikam nekā tāda super puper kaut kāda mistiskas lietas nebija. Bija foršs C7, kurš bija tur pārlīmēts un uzlikta šī RS6 pakotne un tādas lietas. Tas manuprāt bija diezgan interesanti. Bija šis pēdējais Q7 diezgan ok īstenībā. Man patika, tikai 20 tūkstoši maksā. Lai gan diezgan adekvāts cipars par tādu komplektāciju. Nobraukums nav tik traks. 12 gadīga mašīna 300 tūkstoši. Zem 300 tūkstoši. Varbūt arī tā. Tā kā, ja jums ir interesanti mašīna, ko jūs gribat apstīties no sludinājumiem, dodat mums linkā. Jūs šo video gan jau redzēsiet pirms Dino dienas video. Man rītā ir Dino diena, jāsāk gatavoties. Tā kā pagaidām čau, tiekamies nākamajā epizodē.